Tās ir petardes, īsti saprast nevar. Vienu brīdi pirms apmēram pusstundas sākotnēji likās, tika palaista asaru gāze, bet policija noliedz, ka tā būtu asaru gāze. Pirms apmēram 15–10 minūtēm mēs redzējām milzu dūmu mākoni. Kas tur notika, mēs īsti nezinām. Sākotnēji šeit uz interviju gribēja aicināt kādu no policijas augstām amatpersonām, bet visas šīs amatpersonas atteica, jo saprotam iemeslu dēļ visi strādā. Un tāpēc es blakus esmu uz sarunu aicinājusi Rīgas rajona policijas pārvaldes preses centra pārstāvi, kur iespējams, tā kā viņai ir sākotnējā roka, tad varētu viņai jautāt, varbūt viņa zina vairāk, kas tur īsti ir noticis, cik likuma sargi mēģina nosargāt Saimu un vispār cik pagaidām kārtības uzturēšanā ir iesaistījušies likumsargi. Uz jautājumu, cik kārtības sargi ir iesaistījušies kārtības uzturēšanā, es īsti nevarēšu šajā mirklī atbildēt, bet situācija ir tāda, ka mierīgais protesta akcija, kas bija Doma laukumā, izklīstot, daļa no pūļa uzkavējās pie Saimas un sāka diezgan agresīvi paust savus protestus un izkliegt dažādas saukļus, un, kā jau arī teici, mest dažādas priekšmetus. Kas notiek šobrīd, tur man ir grūti atbildēt. Jebkurā gadījumā policija, redzot to situāciju, kāda tur izveidojas, gāja palīgā uzreiz militārai policijai, kas atbild par Saeimas nama drošību un sargāja tās durvis. Sākotnēji, kad mēs redzējām, kad cilvēki mēģināja ieņemt Saimas durvis, mēģināja izgāzt šīs durvis. Es ļoti atvainojos. Mēģināja izgāzt durvis. Bija situācija tāda, ka īsti policisti priekšā nebija, un beigās atbrauca divas policijas automašīnas un speciālības vīri izskrēja no šiem mikroautobusiņiem tikai 8. Kāpēc sākotnēji nebija vairāk papildus spēku? Protams, tagad jau ir vairāk ieradušies, bet daudz par vēlu. Man ir grūti atbildēt. Restīvi, tas pūlis virzījās, un policija arī, teiksim, sekoja tam līdzi. Man grūti ir atbildēt, iespējams, tajā mirklī patruļpolicija tur bija, un arī ekipāža pirmā, kas uzreiz noslēdza durvis, aizsargāja Saimas namu. Pēc tam jau tālāk ir atkarībā pēc situācijas un pēc plāna, jo policija bija gatava dažādiem, teiksim, situācijas attīstības scenārijiem, tostarp arī šādam. Vai ir arī jau zināmais ūdensmetējs šeit kaut kur netālu, vai tas arī tiks pielietot? Mēs no turienes aizgājām 15 minūtes iepriekš, skatīsimies. Man ir grūti atbildēt. Policijas rīcība būs atbilstoša situācijai, lai nodrošinātu kārtību atkal pilsētā. Vai tiesa, ka policija arī palaida gāzi kādu? Mēs redzējām arī baltu dūmu mākoni. Cik manā rīcībā ir informācijas, policija nekādu gāzi netika pielietojusi. Tās iespējams bija kaut kāds petards vai kaut kas tam līdzīgs. Man grūti atbildēt. Un kāpēc policija kavēja šo te pūli izkliedēt? Pūļu izkliedēšana nav tik vienkārši paņēmiens, jo ir jārēķinās ar pūli kā spēku un kā draudu pašam sev un arī apkārtējiem. Paldies, Sigit. Mēs tikko sarunājamies ar Sigitu Pildavu, Rīgas rajona policijas pārvaldes preses centra pārstāvi. Kā jūs redzat, tauta no Saimas ēkas puses pārsvarā pārvietojas uz Doma laukuma pusi. Skatīsimies noteikti, kas notiek tālāk. Jāsacina vienkārši, ka situācija šeit uz vietas ir tiešām bīstama. Nezinu, no kuras puses atskanēs sprādziens vai kas tiks mests, vai arī ko šis te agresīvais pūlis paši cilvēki, ko darīs ar citiem, varbūt miermīlīgiem cilvēkiem, kas vienkārši iet šeit garām. Andri? Dani, klausoties tevis stāstītajā, rodas priekšstats, ka policija šobrīd tur pie Saimas nama situāciju nekontrolē. Vai tiešām